kad iPhone komplektēs bija iPhone. Šī gada martā mēs, Rīgas 25. vidusskolas skolnieki, devāmies uz Eiropas parlamentu Strasbūrā, lai piedalītos projektā Eiroskola. Eiroskola ir projekts, kas veido simulāciju spēli, lai izglītotu jauniešus tēmās, kas ir svarīgas Eiropas attīstībā un palīdz mums labāk izprast Eiropas parlamenta un vispār visas savienības darbu. Kopā ar mums šī projektā piedalījās arī citu valstu pārstāvi. Kopumā pārstāvi bija no visām 27 dalību valstīm, un tieši no mūsu skolas mēs bijām 24 dalībnieki. Some decades ago, this area was known for its heavy industry and now has history and cultural diversity, which is unique in Germany. Tradicionāli atklājot dienu Eiropas parlamentā Strasbūrā, katras dalībvalsts pārstāvis prezentēja savu valsti, pilsētu un sevišķu skolu, no kuras tas nāk. Un neapšaubāmi tā ir lieliska pieredze arī šim pašam cilvēkam, kurš runā. Tāpēc, ka brīdī, kad tu stāvi Eiropas parlamenta plenāras zāles pašā priekšā, uz tevi skatās nedaudz mazāk nekā 1000 acu no visas Eiropas Savienības. Un patiesībā jāsaka, ka sākumā, ieejot zālē pirms pārējiem jauniem deputātiem, uztraukums bija mazāks nekā es gaidīju. Tomēr brīdī, kad pavisam mazu minūti pirms runāšanas mans pārinieks Egons parādīja, kā viņam trīc rokas, tad arī man parādījās ļoti liels stress par to, ka man tūlīt jāceļas kājās, jāiet un jāstāsta par savu skolu, par lietām, kas notiek šeit. Beautiful city is one of the most beautiful cities in all Europe. We're proud of its magnificent old city, aka Old Riga, as well as the specific architecture, which is essence. Riga is separated in more than 20 areas. Our school is located in Kanga, which is Pakistan. Well, but here's a fun fact. Our school is celebrating its 50th anniversary this year. We're proud of our teachers and students, as well as their achievements in sports, music, and public activities. For example, our Students' Council has been awarded as the most active student council in whole Riga for 4 years in a row. And that's not even it. There's not everything. There's even more. Now, one European Parliament deputies has graduated our school. Well, and thank you for your attention. Le vote est ouvert. Voilà qui est fait. Et nous découvrons les résultats. 456 votants. C'est une majorité de 210 personnes parmi nous qui réclament davantage d'informations dans les écoles, contre 149 et 80. If perhaps we were finding ourselves in the same problem 50 years ago, you might have found yourself in a position where your neighboring countries would have thought, this is your problem, you solve it. Of course, having one currency made a difference as well, because what happens is when you have one currency, if one country goes down, the others will suffer as well. So, apart from solidarity, there was also the element of Pusdienu pārtraukumā, respektīvi laikā starp plenāru sēdi un komiteju darbu, mēs piedalījāmies Eurogame, jeb Eirospēlē. Šīs spēles mērķis bija veicināt komunikāciju starp dažādu dalību valstu pārstāvjiem, un kā pat šī spēle norisinājās. Mums iedeva lapas ar 27 jautājumiem. Katrs jautājums bija attiecīgas dalību valsts nacionālajā valodā, un bija vajadzīgs komandas darbs, lai uzzinātu ne tikai pareizās atbildes, bet arī, lai uzzinātu, ko vispār šis jautājums nozīmē. Eiroskolas ietveros, lai precīzāk simulētu parlamentu darbu un varētu veiksmīgāk iejusties deputātu tādās, mēs tikām sadalīti komisijās, kas spried par kādu savienībai svarīgu jautājumu. Kopumā bija 6 komisijas.
Es biju komisijā, kas bija saistīta ar vidi un tās ietekmi, kā arī atjaunojamo enerģiju. Backsheet projects to highlight the benefits of lime and green leaf. The same materials, and we also wanted to spread the use of second-class water for irrigation purposes EU-wide, which would retain a high quality of water for drinking. We wanted to promote tax reductions for hybrid cars using renewable energy. It's held. Was it in 1892, 1896, 1900 or 1904? Eirogames spēles noslēgumā uzvarētāja komanda tika apbalvota ar medaļām. Ensuite, c'est compliqué. Recheio. Ungari. Pēc apbalvošanas sekoja tradicionālais gājiens ar karogiem un pēc tam arī Eiropas Savienības himna.